Tad varam sākt. Tiem, kas mani nepazīst, mani sauc Jānis Berķis, esmu uzņēmuma ITED vadītājs, un šodien mums galvenā tēma ir jaunais BIM standarts, par ko tad es stāstīšu ievadā, un pēc tam vēlāk tad arī jūsu jautājumi un atbildes. Un pavisam īsti pašā sākumā tātad vēlreiz par plānu, tad es būtībā šodien pavisam vienkārši ar jums nošērošu jauno standartu, pastāstīšu tādas būtiskākās nianses gan par standartu tapšanu, gan arī varbūt kam ir būtiski pievērst uzmanību tā pašā sākumā. Un pēc tam jūs droši varat uzdot jebkuru jautājumu, kurš jums ir par šo standartu vai arī par BIM kopumā, un tad es jums labprāt atbildēšu. Un, lai jūs saprastu, kāpēc es par to stāstu, pirmkārt, jau es esmu viens no standarta autoriem, bet paralēli es esmu arī BIM speciālists ar jau vairāk kā 11, gan arī 15 gadu pieredzi. Man ir paveicies arī būt pašam par pasūtītāju un pasūtīt BIM arī savos projektos un arī pamēģināt izmantot BIM pārvaldīšanā. Un esmu darbojies vairāk kā 100 dažādos projektos, gan Latvijā, gan ārvalstīs, un gan saistībā ar BIM ieviešanu iepirkumos un uzņēmumos. Tātad šī BIM ieviešana, BIM vadība. Pēc tam arī mans uzņēmums nodarbojās ar BIM koordinēšanu, tātad šo BIM procesu, projekta realizācijas gaitā, kvalitātes kontroli, piemēram, un arī tajā skaitā BIM modeļu izveidi, gan ēkām, gan infrastruktūras projektiem. Un tāds pavisam īsts ievads no manis, un tad jau tālāk ķeramies klāt pie šī jaunā standarta. Tā, ceru, ka var redzēt jauno standartu. Tāda pavisam īsi, no 25. gada, 1. janvāra, pagājušā gada, BIM Latvijā ir obligāts. Tas attiecās uz publiskajiem pasūtītājiem, 3. kategorijas jaunbūvēm. Un, attiecīgi, tas tika veidots kā MK noteikumu izmaiņas. Un tur, tajos MK noteikumos bija uzrakstīts, ka šī obligātā prasība bija 2-3 teikumos aprakstīta, kad ēku arhitektūras, būvkonstrukciju un attiecīgo inženieru tīklu daļām ir jābūt izstrādātām BIM vidē. Un tad, attiecīgi, tas, ko es jau pieminēju, kad tas stājās spēkā un tādā datumā. Un tad tur bija arī minēts, ka ir jāiekļauj kaut kāda informācija, kaut kādi parametri, bet nekas detalizēts nebija aprakstīts. Un līdz ar to no ekonomikas ministrijas arī jau pirms šī datuma nāca informācija, ka nepieciešams ir izstrādāt bišķi detalizētākas prasības. Un tad, attiecīgi, būvinformācijas modelēšanas tehniskajā komitejā, kurš priekšsēdētājs es esmu, izveidojās grupiņa ar cilvēkiem, kas pieķerās pie šī standarta izstrādes. Un tas standarts ir publicēts pagājušajā mēnesī, jūlijā. Kopumā standarta izstrāde sākās 24. gada beigās, un tad faktiski 2 gadus norisināja šī standarta izstrāde. Nebija vienkāršs process, un arī, kā jūs saprotat, ļoti, ļoti garš. Par to es bišķīt vēlāk arī pastāstīšu, kāpēc. Un tad mans plāns šodien ir, es tātad paskrološu caur šo standartu. Viņš ir pieejams, protams, standardizācijas lapā, iegādājams. Es jums, diemžēl, viņu nosūtīt nevaru, bet jūs varat paskatīties arī šī versija, ko es rādu, ir viena no pēdējām darba versijām, kas ir tā kā tieši pirms apstiprināšanas, nepilna oficiālā. Bet, būtībā saturs nekā nemainās. Lūk, tātad ļoti svarīga nianse. Tas attiecās principā uz lielu daļu standartiem, bet šajā gadījumā šis standarts ir brīvprātīgs, bet iespējams kaut kādā nākotnē, tuvākā, tālākā, tas var kļūt arī par obligātu. Bet šobrīd vēl, protams, tas ir brīvprātīgs un pasūtīt attiecīgi var izvēlēties. Vai izmantot šo standartu savos iepirkumos, vai arī izmantot kaut ko citu, kas ir pielāgots viņu specifikai. Un vēl būtiski pieminēt, kas ir rakstīts arī šajā standartā, kad tātad standarts nav gluži tāds ļoti vienkāršs dokuments, vienkārši lasāms dokuments. Tā tomēr ir tāda tehniska informācija, un tas, kurš pielieto šo standartu, viņam ir jāsaprot, kādas ir
teiksim, sakas tam, ka šādu standartu izmanto. Un te arī minēts ir, ka būtībā, piemēram, pasūtītājiem, viņš atbild par darbības sekām, lietojot šos standartus. Tas nozīmē, ka kaut kādām zināšanām mums būtu jābūt par to, gan par BIM kopumā, gan arī to, kā piemērot BIM projektos. Un tātad standarts sastāv no 2 galvenajām daļām. Protams, ir arī ievads termini un tam līdzīgi, bet tās pamata daļas ir saistītas ar tātad informācijas apmaiņas prasībām. Tātad būtībā tie noteikumi, kādā veidā strādāt, izstrādāt modeļus, kā apmainīties informāciju par kontrolas punktiem, tur ir minēts par lomām un pienākumiem un par arī kvalitātes kontroli. Un otrā daļa tad ir saistīta ar jau tehniskākām prasībām, specifiskāk par rīkiem, programmatūrām, informācijas prasībām, detalizācijas prasībām un tam līdzīgi. Standarts ir balstīts uz valstnieku īpašumu prasībām. Respektīvi, valstnieku īpašumu bija arī galvenie uzņēmās šī standarta izveidi, un viņi tātad sniedz priekšlikumu izmantot viņu standarts, kas jau kādu laiku tirgu ir pieejami. Bet jāņem vērā, ka tas standarts šīs darba grupas ietvaros, ar kur mēs viņu izstrādājām, tika būtiski saīsināts. Mēs centāmies viņu padarīt pēc iespējas vienkāršāk, pēc iespējas vieglāk integrējumu projektos, pēc iespējas universālāku, nepārspīlējot prasības. Protams, tā kā jebkurš standarta izstrāde, tas ir tāds vienošanās starp dažādām pusēm par to, kas ir pieņemams rezultāts, un, protams, ne par visu mēs varējām vienprātīgi vienoties, tāpēc bija arī par lietas, par kurām bija jābalso, piemēram, lai izlemtu vairākumam par labu, kā mēs iekļājam kaut kādas atsevišķas prasības. Un arī jāmin, ka standarts ir balstīts uz starptautiskiem standartiem. BIM kontekstā, piemēram, tas ir ISO 19650 sērijas standarti, kas arī šeit, tās pieejas, kas ir aprakstīts šajos starptautiskajos standartos, šeit ir atspoguļotas. Tātad pavisam vienkārši, kādi ir standarta mērķi, ir būtībā definēt, kādas ir galvenās BIM procesa komponentes un tās arī standartizēt, palīdzēt pasūtītājiem iepirkt BIM pakalpojumus atbilstošiem starptautiskiem standartiem un arī vietējiem tirgumu, piemērotām šīm praksēm un pieejām. Un, protams, arī izpildīt šo normatīvo aktu prasību, kas uzliek publiskajiem pasūtītājiem BIM par obligātu atsevišķos noteiktos projektos. Tātad standarts attiecās gan uz projektēšanas fāzi, gan uz būvdarba fāzi. Tātad jūs viņu varat piemērot gan projektēšanas iepirkumos, gan arī projektēšanas un būvniecības, gan apvienotajos iepirkumos, gan tikai būvniecības iepirkumos. Bet tur būs dažas nianses, kuras ir jāņem vērā, ceļš attiecībā uz būvdarba fāzi. Un svarīgi arī minēt, piemēram, šajos standartos nav nekāda informācija par to, kā organizēt iepirkumus un kā varbūt iekļaut šādus standartus iepirkumos. Protams, jūs varētu ierakstīt arī kā vienkārši atsauci, ka jāizmanto šāds standarts iepirkumā, bet ar to var nebūt pietiekoši. Pastāstīšu pēc brīža, kāpēc. Un, attiecīgi, kā es minēju, daudz kas šajā standartā ir vienkāršots, un tas faktiski definē tikai tādas pamata prasības būs informācijas modelēšanas procesam, un tas nekādā veidā neaizliedz pasūtītājam definēt detalizētākas prasības, gan izmantojot šo standartu, piemēram, atsevišķas daļas un sadaļas papildinot, gan arī, protams, vispār izvēloties citu pieeju. Un svarīgi minēt arī, ka tas ir jebkura BIM projekta un BIM procesa, kad BIM uzliek pienākums ne tikai piegādātājiem, bet arī pasūtītājiem. Un tad pasūtītājiem būtībā ir jāizvirza prasības, un pēc tam ir jāpieņem piegādātāja nodotā informācija atbilstoši šīm prasībām. Ja, un tad šeit arī minēts, ka pasūtītāja pienākumi ir saistīti, piemēram, sadarbības informācijas vadības jautājumiem. Standartam ir arī vairāk pielikumi, tie gan pārsvarā ir brīvprātīgi, un arī viss caur standartu ir minēts 2 veidu prasības. Viens ir kā obligātas, ja jūs lietojat šo standartu, un
jeb sauktas par normatīvām prasībām, un arī brīvprātīgas prasības, jeb informatīvas prasības, kādas, piemēram, ir dažādi pielikumi, kā šajā gadījumā te būs BIM īstenošanas plāns un cita veida veidnes, kuras jūs varat arī neizmantot. Ejam tālāk. Tālāk jau par pašām prasībām, viņš detalizētāk. Tātad sākam ar informācijas apmaiņas prasībām. Viens no punktiem būtiskajiem ir kontrolas punkti un sasniedzamie rezultāti. Tas nozīmē, kurā brīdī piegādātājiem kas ir jāpiegādā un kādi ir tie kritēriji, kas nepieciešami, lai apstiprinātu šo fāzi un tālāk virzītos uz nākamo fāzi. Un šeit bija sākotnēji, ka mēs standartu izstrādājām, tad vēl nebija ieviestas izmaiņas šajās stadijās. Tagad tās ir integrētas iekšā, tad ir šīs konceptuālā skiču, tehniskā un darba projekta stadija. Bet tas absolūti nenozīmē, ka šīs stadijas ir tikai tādas. Ja, tātad projektos var atšķirties. Šī informācija var būt mazāk kontrolas punktu skaits, piemēram, tur tikai tehniskais projekts, tikai skiču projekts. Ja, vai arī, protams, varbūt arī vairāk stadijas no citiem pasūtītājiem. Piemēram, ir svarīgi noteiktos punktos saņemt kontrolu tāmes, kas nav obligāti sasaistīts tikai ar stadiju, kad būvprojekts, piemēram, pabeigts, vai tā var būt, piemēram, BRIM certifikācija vai jebkas cits, kas ir svarīgs, kas ir jāiekļauj kā atsevišķa fāze. Tas nozīmē, ka mums jānodod pilnīgi viss tajā fāzē, bet varbūt tā būtu tikai, piemēram, šī kontrola tāme, kas iegūta no BIM. Tālāk par lomām un pienākumiem. Atkal šeit ir standartā aprakstīts minimālās prasības, bet arī pie minimālajām prasībām parādās šīs lomas kā informācijas vadītājs. Ja, un te es varu nosīt, ka pienākumi ir, tad šeit es runāju par pasūtītāju lomām. Tātad informācijas vadītājiem ir pārbaudīt un apstiprināt BIM īstenošanas plānu, pārbaudīt BIM nodevumus attiecībā uz atbilstību pasūtīt informācijas prasībām un BIM īstenošanas plānam, sagatavot informāciju par neatbilstībām BIM nodevumos, piedalīties ar BIM procesu saistītās sanāksmēs, pārbaudīt un uzraudzīt BIM procesu un procedūru ievērošanu un publicēt un arhivēt BIM nodevumus. Tātad obligātas prasības, kas arī pasūtītājiem ir jāizpilda, ieteikt pielietot šis standarts, bet tas arī principā jebkurā BIM projektā būtu nepieciešams, ka pasūtītājs šādas funkcijas nodrošina. Un šeit parādās arī BIM koordinators, kas ir ieteicams. Jā, tātad, ka pasūtītājs arī veic pašu modeļu kvalitātes kontroli, protams, ir tāda kapacitāte. Bet šajā gadījumā tas parādās kā ieteicams. Un vēl ir vienotās datu vidas pārvaldnieks, kas ir tātad šī standarta ietvaros, es arī vēlāk pieminēšu, vienoto datu vidu var nodrošināt gan pasūtītājs, gan piegādātājs. Tālāk arī par pašu piegādātāju. Šeit svarīgi pieminēt ir, ka būtībā katrai lomai, kas varbūt iepriekš jau bijusi arī pēc noklusējuma projektos, kā projektu vadītājs, būvprojektu vadītājs, nāk klāt atsevišķas lietas saistībā tieši ar BIM, ja, un specifiski BIM procesam. Piemēram, nodrošināt koordinēšanas gaitā to nepilnību novēršanu, vai arī nodrošināt modeļu augšupielādi vienotajā datu vidē un tam līdzīgi. Ja, bet tajā pašā laikā, protams, ir arī šīs specifiskās lomas, kā informācijas vadītājs, BIM koordinators un tam līdzīgi. Un tad tālāk būs minēts arī, ka šīs lomas var apvienot noteikti speciālisti un var arī detalizētāk aprakstīt, piemēram, sadalot, kas ir, piemēram, BIM autori un kas ir būvprojektu daļu vadītāji un tam līdzīgi. Tad virzamies tālāk par BIM īstenošanas plānu. Šajā standartā mēs noteicām, ka iepirkuma fāzē BIM īstenošanas plāns nav obligāts, savukārt pēc iepirkuma tādam ir jābūt. Un tāds svarīgi piebilda, ka BIM īstenošanas plāns nevar mainīt vai uzlikt papildus saistības gan piegādātājiem, gan pasūtītājiem. Un tikai tik tālu, kā tas ir noteikts iepirkuma līgumā. Dažreiz tā gadās, ka caur BIPu cenšas vienu vai otru pusi kaut ko mainīt, ja, bet tad, teiksim, ja pasūtītājs sāk prasīt kaut ko pa daudz, tad šeit ir skaidri atrunāts, ka tam nevajadzētu pārsniegt to, kas ir definēts līgumā. Nekur nepaliek tas, ja mēs runājam par darba plūsmu, kad, protams,
ir jāatbild arī par savu modeļu kvalitāti, kas tiek nodot gan pasūtītājiem, gan arī citām iesaistītājiem pusēm, būvprojektu vadītājiem vai BIM koordinatoriem. Šeit paliek tādas lietas, kas nāk no manī prasībām par to, ka, teiksim, ja jūs nosakat noteikti termiņu kaut kādam šo kontrolas punktu, kaut kādam nodevumam, tad jums ir jāparedz laiks, lai pasūtītājs izskatītu, jūs veiktu labojumus un līdz noteiktiem termiņam šis nodevums tiek pieņemts. Un tad šeit arī parādās šie termiņi izskatīšanai. Te arī minēts, protams, ja līgumā rakstīts būs kaut kas citādāks, tad līgumam būs priekšroka, bet ja nav rakstīts, tad, piemēram, tā informācija pasūtītājiem jāizskat 10 darbdienu laikā un piegādātājiem pēc tam ir jānovērš nepilnības 10 dienu laikā. Par būvniecību un būvdarbu laiku. Tātad šis standarts nozīmē, ja viņu pielietot, tas nozīmē, ka arī būvniecības laikā modeļi būs jāatjauno un jāpapildina. Šeit gan ir bišķīt tās prasības, varbūt gribētos viņus vēl skaidrāks un precīzāks, bet tā pamatdoma ir principam, kad vispirms notiek izmaiņas projektā, tātad modeļos, un pēc tam tiek būvēts, bet savukārt, ja ir uzbūvēts citādāk, tad tomēr tie modeļi ir jāizlabo. Bet tas sākās tāds jautājums par to, kurš to labos, ja būvnieks uzbūvēs citādāk. Tur visdrīzāk būs tas, kā faktiski būvniekam būtu jāsamaksā tam modeļa autoram, lai izlabo, ja vien, protams, kaut kā līgumos nav rakstīts citādāk. Runājot par būvniecības fāzi un, piemēram, tādām lietām kā aktīva informācija vai izpildu modeļi, konkrētā par aktīvu informācijas modeļiem, tad tas šobrīd ir brīvprātīgi, un tad, ja pasūtītājs grib kaut kādus atribūtus, kas attiecās uz apsaimniekošanu, tad tam ir atsevišķi jānorāda. Lūk, tātad, kā es minēju, šo standartu var piemērot gan projektē būvē, gan arī projektē iepēc būvē līgumos. Un šeit ir minēts, ka pēc projektē būvē piegādātais uzņems pilnu atbildību par informācijas saņemšanu no būvdarba veicēja un iekārtu elementu piegādātājiem priekš modeļu atjaunošanas un papildināšanas būvdarba laikā. Savukārt projektē iepēc būvē pasūtītājiem, pirmkārt nodrošināt, ka būvdarba veicējs ir informēts par šādām pasūtītāju prasībām un attiecīgi, kad ir nepieciešams arī modeļus mainīt, būvniecības laikā, ja arī mainās tātad šie risinājumi. Tālāk par vienoto datu vidi. Tātad, ja pasūtītājs nenodrošinās vienoto datu vidi, tad tā ir jānodrošina piegādātājam, visam vienkārši. Savukārt attiecībā uz prasībām viņas ir ļoti vienkāršots, un tātad vienotā datu vidi ir obligāta, bet te ir jāļauj nodrošināt tātad piekļuves kontroli, kurš var piekļūt šai vienotai datu videi, jāredz, kurš strādā ar datiem, ielādē, lejupielādē, jābūt ir iespēja kontrolēt versijas, un tas arī faktiski ir viss. Tātad nav obligāti nepieciešams izmantot tādus rīkus kā Trimble Connect vai Dalux, kur ir iespēja paplašinātāk, piemēram, apskatīt modeļus. Ja, tīri teorētiski varētu pietikt arī ar Dropboxu, ja vien, protams, jums ir iespēja ļoti sakarīgi kontrolēt šīs piekļuvi, ja, vai arī, protams, jebkurš cits risinājums, kurš atbalsta šādu veidu funkcionalitāti. Protams, Trimbles vai citu veidu vienotās datuvides, kas ir BIM specifisks, ir ļoti, ļoti vēlams BIM projektā, bet, protams, ja projekta izmaksas neļauj šādu vienoto datuvidi izmantot, tad jāizvēlas kaut kas vienkāršāks. Tālāk par sadursmēm arī detalizēti iešu cauri, bet arī tās prasības ir salīdzinoši vienkāršotas, pieļaujot, piemēram, sadursmes, bet tās ir jāinformē par tādām pasūtītājs un jāvienojās, piemēram, ka tādas var nerisināt. Ja, un ir iespējams arī BIM izsošanas plāna ietvaros, tad jau pēc līguma noslēgšanas vienoties par kaut kādām izmaiņām vai kaut kādas lietas, ko var, piemēram, nerisināt projektēšanas vai būvniecības fāzē, konkrētāk sadursmes šajā gadījumā.
Nākamais par programmatūru. Programmu nodrošinājums 2D rasējumu izveidēji. Šis bija tāds karsts temats, kas bija apspriests arī ar vairākām nozares organizācijām. Un, mēs bijām spiesti veikt dažas izmaiņas šajā punktā un noformēt viņu vairāk vēlamā formā, kad, piemēram, būvprojektu rasējumu izveidē un noformēšanā ir rekomendējams izmantot to pašu autoprogrammu, kurā tiek veikta BIM modeļa izstrāde. Un šī rekomendācija attiecām tikai uz modeli ietvertu elementu attēlošanu rasējumā, bet, ja ir ierobežojumi, tad to ir vai ir cita apsvērumi, tad šīs programmatūras, teiksim, var mainīt, bet tad par to ir jāinformē pasūtītājs, tas jāapraksta arī BIPā, un ir arī jāpaskaidro, kādā veidā tiks nodrošināts tas, ka rasējums sakrīt ar modeļiem. Un par to tas ir obligāti, tad piegādājumiem ir jāinformē pasūtītājs. Nu, šobrīd jau diezgan gandrīz visos BIM projektos pasūtītājiem ir jāsaņem gan IFC, gan autoprogrammas oriģināla formāts, piemēram, Revit formāts, RVT vai cits. Tālāk, ejot uz grafiskās detalizācijas līmeni, šeit pirmkārt ir vērts pieminēt, kas ir modelējumais apjoms. Atbilstoši MK noteikumiem tur ir rakstīts, ka jāizstrādā modeļi ar arhitektūras, būvkonstrukcija un ēkai nepieciešamo attiecīgo inženieru tīklu daļām. Un šis nozīmē to, ka ir jāizstrādā gan iekšējie, gan ārējie tīkli, un tas tika precizēts arī ar ekonomikas ministriju šīs apzīmējumi, tā kā tas ir jāņem vērā. Un otrs ir, ka jāmodelē ir faktiski visi būvprojekta risinājumi un elementi, kā arī vēl tādi elementi kā telpa elementi. Un attiecīgi tā grafiskā detalizācija ir ņemta no šī BIM forma, saucamies LOD 300, kas ir diezgan zināma detalizācija. Nu, tas ir kā minimālais līmenis, sasniedzot pēdējo fāzi. Šeit gan nav minēts kaut kas piemēram, par sākotnējām fāzēm, kā skiču projekts, kurā iespējams šīs detalizācijas var arī samazināt. Un, protams, ka šeit ir arī minēts, ka vienojoties ir iespējams mainīt šo modelējumu objektu apjomu un iekļaut arī kaut kādus izņēmumus. Savukārt par informāciju pievienojamo, šeit mēs vadījāmies pēc tāda principa, ka BIM jāļauj ir veikt vairākas funkcijas, pamata funkcijas, kas mūsuprāt BIM projektos sniedz vislielāko pievienoto vērtību. Tātad ir jāspēj modeļus apskatīt vizuāli, ir jāspēj no tiem iegūt rasējumus, veikt koordinēšanu, tātad savietošanu, sadursmu analīzi un visbeidzot iegūt arī būvapjomus. Attiecīgi šeit ir noteikts tāds pavisam minimāls apjoms informācija, kas ir jāiekļauj katrā elementā, lai izpildītu šīs prasības. Jā, šeit ir tāds, mēs savos projektos esam jau bišķīt paplašinājuši šo sadaļu, lai precīzāk izskaidrotu, kādā formā ir jāpiegādā, bet teiksim, tas ir tas, kas ir kā minimums pieprasīts attiecībā uz pieejamo informāciju. Šeit nav definēta ne struktūra, kādā veidā tā ir jāpiegādā, tad to var drīzāk piedāvāt piegādātājs. Ne, arī varbūt vēl kaut kāda detalizētāka informācija. Savukārt te arī minēts, ka ir šis pielikums brīvprātīgais, ka jūs varat izmantot arī ļoti detalizētāku pielikumu, kur jūs varat definēt veselu rindu ar dažādiem parametriem, kur pieprasīt. Bet tas jau ir brīvprātīgi. Un, attiecīgi, šeit svarīgi minēt ir, ka, ja jums ir kaut kāda projekta specifika, ko jūs, piemēram, jūs gribētu izmantot modeļus arī apsaimniekošanā, tad tas jums būtu jānodefinē arī vēl pirms šīs standarta pielikšanas, piemēram, iepirkumā, attiecībā, kas jums ir vajadzīgs, lai jūs varētu apsaimniekot savu objektu. Kā es teicu, jūs varat izmantot arī pielikumu, bet tas ir brīvprātīgi. Šeit vairāk tālāk aprakstiet par šo pielikumu, kas ir šis brīvprātīgais pielikums, ko jūs varat izmantot vai varat arī neizmantot. Attiecībā uz informāciju viena obligāta prasība, kas tika iekļauta, es gan to neatbalstīju, bet varbūt, kad teiksim, kopumā šī nav slikta ideja, kad visiem objektiem ir jābūt klasificētiem, jebkurā gadījumā saskaņā ar
šo Latvijas standartu 1078 ēku būvniecības klasifikācijas sistēmas ietvers. Un tas nozīmē, ka visiem elementiem būs jāizmanto šī klasifikācijas sistēma. Lūk. Tas īsumā tas, ko es gribēju izstāstīt par šīm pamatprasībām. Kā es minēju, ir pielikumi pieejami, tos es atsevišķi nerādīšu. Tad tur ir PIM īstenošanas plāna veidne, informācijas detalizācijas prasības arī, kas ir tātad šis būtībā VNI prasība atvisinājums, un ko jūs arī varat brīvprātīgi, jūs gribat izmantot. Galvenais informācijas piegādes plāns, ja nemaldos vēl varbūt kāds, un informācijas piegādes plāns, uzdevuma informācijas piegādes plāns arī ir kā pielikums pievienots. Un prasības, tātad, kā es minēju, jau pašā sākumā ir diezgan vispārīgas. Katrā projektā tomēr būtu jāizvērtē, kas ir jūsu projekta mērķi, kādas ir, piemēram, jūsu projekta stadijas, ko jūs gribat panākt ar BIM, un attiecīgi arī pielāgot šīs prasības tā, lai tās kalpotu tieši veiksmīgākai projekta realizācijai. Kā piemērs, ja ir vēlme izmantot strukturētu informācijas, ja saņemt strukturētu informāciju priekš apsaimniekošanu, tad šis standarts šo pēc noklusējuma neiekļauj šādas prasības. Jums būtu tomēr šis atsevišķi jāapraksta vai jāizmanto kādu no piedāvātajām pieejām. Kā es arī minēju, šis standarts nekā nepasaka, kā ir jāpiemēro šīs prasības iepirkuma laikā. Piemēram, arī attiecībā uz piegādātāju kompetenci, kā izvērtēt un tādas lietas. Tāpat arī attiecībā uz būvdarbu fāzi ir atsevišķas lietas, kā piemēram precizitātes prasības, cik modelis ir precīzs pret to, kā ir uzbūvēts dabā. Šajā standartā šāda informācija nebūs, un tas jums pašiem būtu jāpievieno, ja tas mums ir būtiski. Un, protams, atgādinu, ka, piemēram, pasūtītājiem ir pienākumi arī šī standarta ietveros, jebkuru BIM procesu ietveros darbu pieņemšanu atbilstoši šīm prasībām, un arī pēc tam ar piegādātāju saskaņot BIM īstenošanas plānu. Šodienas tas, ko es pastāstīju, protams, ir pavisam īsi un kodolīgi par tādām būtiskākajām lietām. Ja jūs redzat, ka jums vai jūsu komandai gribētos uzzināt kaut ko vairāk par šo standartu, piemēram, jau praktiskāk un detalizētāk iziet cauri, tad es apsveru iespēju uzorganizēt apmācības. Tās gan būtu maksas, un tās būtu vai nu individuāliem cilvēkiem, vai arī nelielām grupām. Kā man šobrīd ir diezgan daudz darba, bet ja jūs izrādat tādu interesi un jūs gribētu tādas apmācības, tad jūs droši rakstiet, un attiecīgi tad mēs varētu vienoties par datumiem, un droši dodiet man ziņu uz e-pastu, un tad, ja šī interese būs, tad, protams, es arī sagatavošu nostājošu šīs apmācības, kādā veidā vispār BIM šīs prasības piemērot projektos, kam pievērst uzmanību, kā nepārmaksāt un daudz citas lietas. Tagad mēs esam nonākuši pie sadaļas, kas ir jūsu jautājumu un atbildes. Tad es beigšu šērot, un jūs droši varat uzdot savus jautājumus. Es arī atļaušu šajā gadījumā ieslēgt jums mikrofonu, ja jūs gribat ar mikrofonu uzdot jautājumu. Bet, principā, droši rakstiet čatā, un, ja jums ir kādi jautājumi par šo standartu, tad es labprāt atbildēšu. Vai arī par BIM kopumā droši. Kamēr jūs domājat jautājumus, es jums ielikšu linku uz šo standartu, kur viņš ir atrodams LVS lapā.
Tā, Arturs, tas gan varbūt vairāk ir replika par to, ka klasifikācijas iekļaušana ir tiešām apgrūtinoša. Mums ir bijis projekts ar VNI, kur klasifikācijas prasības robežojas ar absurdu. VNI līdz šim pārsvarā izmantoja Lielbritānijas klasifikāciju, Uniklasu, kas arī vēl šur tur atsevišķos projektos parādās Latvijā. Šeit ir prasīta šī Latvijas klasifikācijas sistēma. Un es biju viens no tiem, kas iebilda par šo ieviešanu, jo, manuprāt, tādos ļoti vienkāršos pielietojumos, arī tajā pašā būvapjoma iegūšanā, salīdzinoši vienkāršos projektos ir iespējams izmantot arī to pašu IFC klasifikāciju, kas pēc noklusējuma veidojās tad, kad modeļi tiek eksportēti no autorīka uz IFC formātu. Un tur, protams, tādā primitīvā līmenī jūs varat atlasīt elementus pa grupām, piemēram, tur IFC window būs logi, IFC door durvis un tam līdzīgi. Un ar to bieži vien var pietikt arī, lai veiktu šos tāmēšanas uzdevumus. Protams, tas arī ir jāizdara korekti. Un tur arī var pieļaut kļūdas, eksportējot nepareizi vai kaut kādos generic klasifikācijās, bet, ja tas tiek izdarīts normāli, tad ar to pietiek. Bet šajā gadījumā ir prasīts pielietot vēl vienu standartu, kas šis LVS 10, laikam 72, pareizi atceros. Vienmēr ir jautājums par to, kas ko drīkst darīt. Vai projektētājs var būt BIM modelētājs, arī koordinators un informācijas pārvaldnieks. Es nošērošu vēlreiz ekrānu. Šis bija viens no jautājumiem, kas tika precizēts vēl tuvu standarta gala stadijai. Tā. Aiziesim uz lomām un pienākumiem. Šeit man nevar ieraudzīt, bija tas, manuprāt, kaut kur bija norādīts, ka faktiski šīs lomas visas var arī apvienot un mainīt. Es nevaru ieraudzīt uz sitienu, kur ir šis rakstīts. Šis jautājums ir tā, jo, cik es atceros, par šo arī bija iebildumi no atsevišķām organizācijām, ka teiksim, ir jāļauj apvienot šīs lomas, un, manuprāt, tam tā bija arī jābūt, bet šajā redakcijā tā uz ātro nevar ieraudzīt. Teiksim tā, ja es lasu, kā es tagad lasu, tad faktiski katra šī loma būtu jānodrošina. Kā es minēju, tad faktiski var šīs lomas apvienot. Piemēram, protams, iepirkumos tur ir diezgan precīzi rakstīts, kas ko nedrīkst apvienot, kas ko nedrīkst apvienot. Šajā gadījumā, principā, es domāju, ka būtu pieļaujams, ka atsevišķas lomas veic varbūt viens speciālists. Bet notiecīgi, tad, protams, ir jāsaprot ir arī, vai tas tā kā reāli izpildāms ir. Un vai jūs pēc tam, piemēram, iepirkuma laikā prasat arī kaut kādus pierādījumus, ka būvprojektu vadītājiem, piemēram, ir arī kaut kāda informācijas vadītāja kvalifikācija, kas ir nepieciešama, vai arī, piemēram, koordinātoru kvalifikācija, kas ir nepieciešama. Šeit faktiski ir minēts, ka ir šie uzdevumi, kas ir jāizpilda. Tas var būt viens cilvēks, bet vai viņš tiešām to var izdarīt, tas ir jautājums, kas jums ir jāizdod, lai jūs varētu dabūt pēc iespējas labāku rezultātu. Tā, Jānis prasa. Lūgums izskaidro punktu. BIM īstenošanas plāna saskaņojums nevar iedīt pusēm papildu saistības un mainīt vai grozīt līguma noteikumus. Parakstot un saskaņojot BIP, puses neuzņems nekādas saistības, tikai tās, kas noteikts iepirkuma līgumā. Labi, nemeklēšu to punktu. Tā pamata doma bija, ka šis arī īstenībā nāca diezgan vēlu kā nepieciešams papildinājums, bet tā pamatdoma ir, ka jums līgumā ir, piemēram, šīs pasūtītā informācijas prasības, kas ir pievienotas kā pielikums.
BIM īstenošanas plāns, vai tā ir līguma daļa, vai nē, visdrīzāk, kad tai vajadzētu būt vismaz, teiksim, sākumā jūs saskaņot šo BIM īstenošanas plānu, parakstat viņu, un tā doma ir, ka pēc tam, ja jūs mainat, piemēram, nezinu, pasūtītājs izdomā, ka nu, es tomēr gribu tur kaut kādus papildus parametrus pievienot klāt. Ja, kad, teiksim, tam nevajadzētu mainīt to sākotnējo apjomu. Šis ir tāds trikī jautājums, un tad jautājums, kur paliek tas, ka jūs varat, nu, visdrīzāk jūs jau varat vienoties, ka mēs kaut ko darām, kaut ko nedaram, un tas viss ir kārtībā, manuprāt. Tā kā, galvenais, es domāju, te ir jautājums par to, lai attiecībā uz sākotnējo apjomu, kas parādās iepirkumā, lai tur, teiksim tā, gan piegādātājs, gan arī pasūtītājs nemainītu apjomu vienam vai otram par sliktu, tā teikt, nepiekrītot. Šobrīd mums arī, starp citu, šodien nu pat bija viens BIM īstenošanas plāns, ko es izskatīju, un tur, teiksim, atnāk jaunā redakcija, kas jau ir, tur būvniecības process jau notiek 2 gadus, un tur parādās jaunajā redakcijā, ka tad veicot salīdzinājumu ar iepriekšējo redakciju, es redzu, ka ir atsevišķi atribūti, piemēram, vai atsevišķi aktīvi ir izņemti ārā, ka tiem būtu jāpapildina informācija. Nu, tas jau ir kaut kas tāds, kas maina to sākotnējo iepirkuma apjomu. Un tad, attiecīgi, nu, pasūtītājs, protams, viņš var piekrist, bet viņam nav arī pienākumu piekrist tādām izmaiņām. Un šeit pat interesanti, ka piegādātājs par to pat neinformē pasūtītāju. Tas tiek izcerts ar salīdzināšanas funkciju. Bet nu, šis nav slikts punkts, jo, diemžēl, mēs savos projektos pietiekoši bieži redzam, ka iepirkumā, piemēram, šīs prasības nav līdz galam, tiksim, varbūt atrunāts, un tad pasūtītājs redz, ka ir kaut kādi, vai arī piegādātājs redz, ka ir kaut kādi sarežģījumi, un tad, attiecīgi, cenšas dažādos veidos samazināt šīs prasības. Nu, lai arī otrādi palielināt prasības. Jānis prasa, vai ir BIP tomēr abām pusēm var vienoties par izmaiņām, kas samazina līgumā noteikto apjomu vai palielina. Es domāju, ka šis standarts neaizliedz šādas vienošanās, kas ir pilnīgi normāli, kad jūs redzat, ka kaut kas nestrādā, un tā tam vajadzētu arī būt. Ja tiešām jūs redzat, ka kaut kas nestrādā un ir iespēja, ka vajadzētu kaut ko uzlabot, tad to būtu jāspēj mainīt pēc tam arī procesā. Jo es neesmu redzējis nevienu projektu, kur būtu perfekts BIM prasības, kur nebūtu kaut kādas vienošanās, kaut ko mainīt, labot. Arī šis standarts, viņš izstrādāts jau gadu atpakaļ aptuveni, un jau tagad ir skaidrs, jo mēs savos projektos jau esam kaut kādas entās versijas nomainījuši, piemēram, par informācijas prasībām, uzlabojuši un mainījuši, jo redzam, ka ir kaut kādas nesaprašanās projektēšanas gaitā kaut kādas neskaidrības, tā kā šis standarts arī, jums ir jābūt iespēja vienoties par izmaiņām. Un, jā, tā, kā Jānim atbildēja. Protams, vienmēr mēs arī, es neatceros, vai šis teikums parādās šeit konkrēti, bet mēs savās prasībās arī vienmēr rakstam, ka piegādātājs var piedāvāt mierīgi, var piedāvāt izmaiņas procesos un tam līdzīgi. Protams, norādot, ka tas nedrīkst samazināt sākotnējo apjomu, bet arī, teiksim tā, ja tas kaut kādā veidā samazina vai maina, tad par to ir jāvienojās. Jā, vienmēr jau var arī, nezinu, pat vienā projektā arī bija piemērs, kur mums skaidroja, kad vienojās kaut ko nemodelēt, konkrētā bija stiegrojuma nemodelēt būvniecības fāzē, bet samainīt to pret kaut ko citu, kad tiek sagatavots tur kolbī nodevums. Tātad specifiska tabuliņa priekš apsaimniekošanas. Tātad normāla vienošanās. Mēs nedaram to, bet izdaram to. Jā, un attiecīgi abas puses ir ieguvēji. Iespējams. Labi, kādi jums vēl jautājumi? Kā es minēju, jūs varat arī droši ieslēgt mikrofonu, jums tā ir ērtāk. Uzdot jautājumu, ja nē, tad droši rakstiet čatā.
Jā, par to iepirkumu fāzi. Tīri teorētiski šo standartu var vienkārši iekļaut kā atsauces ziņu, kā obligāti piemērojumu. Kā es minēju, tas nebūtu līdz galam vēlams, jo kaut vai tās pašas projekta stadijas vai termiņi un tādas lietas būtu vēlams arī skaidrāk nodefinēt, precizēt, lai nebūtu pārpratumi ar citu dokumentāciju. Bet tā pamatdoma ir, ka jūs varat vienkārši paņemt to standartu, tā vienkārši iekļaut iepirkumā, un tas vismaz kaut kādu labumu dos. Agrita prasa, kādi ir visbiežākie riski vai kļūdas ieviešot jaunā standarta prasību praksē? Konkrēti par šo standartu es domāju, ka vēl nav ieviests nevienā projektā. Vismaz neesmu redzējis nevienā iepirkumā. Un jāsaprot, ka standarts arī tā ir faktiski tā pirmā redakcija šim standartam. Tas nozīmē, ka noteikti mēs kaut ko esam palaiduši garām un kaut kur būs kaut kādas problēmas, kaut kādiem jautājumiem. Kā es minēju, tās pašas informācijas prasības. Mēs jau esam gājuši cauri problēmām, meklējuši risinājumus. Tā kā tas ir jebkuram standartam. Tas, domāju, ir diezgan tāds, formāls dokuments ar ļoti smagnēju to procesu saskaņošanas, un tās izmaiņas tur arī tika ieviestas lēni. Mēs zinām, ka mūsu tehnoloģija pasaulē ļoti, ļoti strauji notiek izmaiņas. Bet tas ir tieši tas pats, kas notiek arī varbūt ar Lielbritāniju, vai šiem starptautiskiem standartiem, kas arī pirmās versijas parādījās. Bija, kas strādāja ļoti labi, bija, kas nestrādāja kaut kādas atsevišķas lietas, un attiecīgi pēc tam tiek veiktas izmaiņas, balstoties uz šo pieredzi. Kā es teicu, šajā gadījumā šis standarts salīdzinoši vienkāršots. Protams, tas jebkurā gadījumā ja pasūtītājiem nav bijusi nekāda pieredze ar BIM, un tad jāsāk izmantot BIM šādā veidā, kā šeit ir prasīts. Tas, protams, prasīs, teiksim tā, ir jāiegulda resursi, lai palielinātu kompetenci. Un arī tieši tāpat piegādātāju pusē, tie, kas nav strādājuši ar BIM un pēkšņi viņiem tāds standarts ir pretī, tur ir visādas nianses, kas ir jāievēro un ir jāsaprot, kā to procesu organizēt. Kaut vai ļoti primitīvi tas, kas ir saistībā ar to nodevumu nodošanu, tā, lai jūs iekļaujaties termiņos. Tas arī īstenībā mums bija kādreiz tāds pārsteidzošs faktors, ko mēs bijām kaut kādus sākotnējos projektus palaiduši garām, kad mēs skatāmies, termiņš, tad mēs nododam uz to termiņu. Bet īstenībā kaut kur bija papildināts, ka tas ir brīdis, kad jābūt saskaņotam. Tas uzreiz nozīmē, ka projektu vadītājiem jau ir jāplāno un jāņem vērā, cik ilgu laiku aizņem tādu projektu, sagatavot atbilstošu nodevumam un laicīgi iesniegt, lai spētu novērst visas problēmas, kuras identificē pasūtītājs. Kaspars prasa, kā klasificēt elementus pēc LV standarta, ja tie ir kā viens elements, kas satur gan AR daļas slāņus, gan vienlaicīgi satur BK daļas slāņus būvkonstrukcijām. Diemžēl es detalizēti par šo standartu nevarēšu izstāstīt, un kolēģi vairāk tehniski, kas ņemās, vai arī tad var pajautāt tiem, kas izstrādāja. Tur bija cita komanda, kas izstrādāja šo standartu, bet ko es varu tikai pateikt, ka viens no tiem standartu izstrādātājiem bija arī cilvēks, kas iegūst ikdienā no modeļiem apjomus, un viņš minēja, ka šāda standarta klasifikācijas esamība viennozīmīgi uzlabo tā mētāja darba būvapjomu kvalitāti un cik ātri tie ir iegūstami. Tā Jānis prasa, vai standartā ir kas minēts par izbūvētā lāzerskanēšanas tolerancēm? Ne, šajā gadījumā šeit nekas par lāzerskanēšanu nav. Te arī, piemēram, atšķirībā no VNI vai citiem publisko pasūtītājas prasībām, kas izmanto VNI standartus, te nav nekas neparādās tādas speciālās prasības. Es jums varu parādīt to pielikumu, viņš šeit ir. Projekta speciālās prasības varētu būt šis. Šis ir tas pats tāpat VNI veidnīte, bet te neparādās šīs atsevišķie citi nodevumi. Respektīvi šeit viņi ir, bet neviens no šiem citiem nodevumiem nav faktiski aprakstīts šajā standartā. Ne lāzerskanēšana, ne saistībā, piemēram, ar būvniecību kaut kas tur, ja jums pēkšņi vajag 4D vai kaut ko tam līdzīgu, būvdarbu simulācijas, tad šeit nekā no tā nav. Kā es minēju, piemēram, tur gan jāatcerās, ka
it kā šobrīd BIM ir obligāts tikai jaunbūvēm. Līdz ar to tā lāzera skenēšana tad ir jautājums, kurā brīdī viņa vajadzīga. Tas saistīts ar būvniecības stadiju vai ar un as-built modeļu izstrādi vai ar kaut kādu rekonstrukciju. Ja? Šis standarts vairāk bija pozicionēts tieši par šiem jaunbūvēm. Attiecīgi, tur tad šī lāzera skenēšana principā parasti nav obligāti. Vienīgais, jūs gribat teritoriju noskenēt, tam ir tiešām tāda liela nepieciešamība. Tā kā nekas specifiski par lāzera skenēšanu nav šeit aprakstīts vai ar jebkurus citu nodevumu. Tā, tad nāk jautājums par no Agritas. Kā tiks kontrolēt un pārbaudīt atbilstību BIM standartam. Un kā jaunais standarts sadala atbildības starp pasūtītāju, projektētāju un BIM koordinātoru. Tā un atbildot uz pirmo jautājumu. Mēs atgriežamies pie abi jautājumi. Ir saistīti ar lomām un pienākumiem. Piemēram, informācijas vadītājs pasūtītāja pusē ir atbildīgs par BIM nodevumu atbilstības pārbaudu attiecībā pret šo standartu, kas ir šīs pasūtītāja informācijas prasības, un arī BIM īstenošanas plānu noteiktos robežpunktos. Tad ir skaidri definēts, ka tad, kad piegādātājs nodod informāciju noteiktā robežpunktā, kontrolas punktā, tad pasūtītājs ir atbildīgs. Ja? Un attiecīgi viņš ir atbildīgs arī sagatavot atskaitu un tam līdzīgi. Šis gan ir šobrīd mums arī tāds sāpīgs jautājums par tām atskaitēm no pasūtītāja puses, kur daži uzskata, ka tas ir brīvprātīgi, respektīvi, kad mēs varam gatavot, jums atskaitu varam arī negatavot, un tur tas process dažreiz ievēlkās līdz bezgalībai, tāpēc, ka tur mums nepatīk tas, nepatīk šitas, un tad, nevar saprast, kurā brīdī tad projekts beidzot ir pabeigts. Un tieši tas pats attiecās uz piegādātājiem. Te jūs arī atradīsiet, ka arī tam pašam informācijas vadītājiem ir tieši tāpat pārliecināties par nodevumu atbilstību pasūtītāja informācijas prasībām. Ja, un savukārt BIM koordinātoram šeit ir norādīts specifiskāk, piemēram, par savietojamības pārbaudēm. Es gan, pats personīgi neatbalstu šīs lomas, šis tāds vairāk vnī redzējums uz to, kā tās lomas sadalīt arī pasaules mērogā. Nav standartizētas šādas lomas. Informācijas vadītājs, BIM koordinators. Principā, kā mēs uz to skatāmies, ir prasības iepirkumā izvirdītas, pasūtītāja prasības. Un, ja mēs esam nolikti kā BIM, vienalga kā mūsu sauc BIM koordinatoru, informācijas vadītāji, mēs esam tie, kas veic šo dubulto pārbaudi. Pēc tam, kad pats projektētājs arī pārliecinājās par savu darbu kvalitāti, vai tiek izpildītas šīs prasības un tie dažādie punkti. Katrās prasībās var būt kaut kādas atsevišķas lietas, kas ir atsevišķas nianses, kas ir jāpārbauda. Jā, līdz ar to tā atbildība ir sadalīta, bet es tā minēju, ka tā ļoti vispārīgi, ja mēs skatāmies, tad pasūtītā atbildība pirmkārt ir izvēlēties kompetentu piegādātāju, ko viņš dara, gan nosakot kvalifikācijas kritērijus piegādātājiem, gan arī izvirzot šīs prasības, pasūtītāja informācijas prasības. Un tad atkal pasūtītājiem ir faktiski projekta gaitā ir jāpieņem nodevumu un jāpārliecinās, ka šīs prasības ir izpildītas. Šo ir arī norādījis iepirkuma uzraudzības birojas, ka tas ir pasūtītāja pienākums pārliecināties, ka viņa prasības tiek ievērotas. Ja, un savukārt piegādātāja uzdevums ir izpildīt to, ko viņš ir apsolījis. Vai paredzēti, tad Agritas prasa vienot šablonu, klasifikātoru un BIM izpildes plānu paraugu. Es minēju, ka šeit ir šie brīvprātīgie pielikumi, informatīvie pielikumi. Šeit parādīsies šis pēc kontrakta, jeb līguma BIM izpildes plāns, viņš tagad saucās. Šī ir veidne, ko var izmantot tātad kad tiek noslēgts līgums, lai aprakstītu noteiktas lietas, kuras, bet, šī ir veidne, es daudz ko no šī varbūt mainīt vai izmantot kaut ko citu mūsu iepirkumos, un šis ir kā paraugs, ko var izmantot viņa projektos, viņš ir.
teiksim tā, es ļoti priecīgs, ka izdevās sarunāt, kad šāda veida bipi nav jātaisa iepirkuma fāzē, jo tur ir bieži vien ir ļoti maza vērtība no šī, respektīvi, kā es minēju, pasūtītājiem ir jāpārliecinās par piegādātāju kompetenci, bet vai tas, kas ir rakstīts bipā, tam palīdz, tas ir jautājums. Kaut kādos brīžos tas ir vajadzīgs, bet visbiežāk nē. Un un kas, kā es minēju, kas vēl ir galvenais informācijas piegādes plāns, ir kā veidne. Tātad katrā kontrola punktā kādu informāciju jūs saņemsiet. Tas arī nav nekas jauns. Šī veida man arī īpaši patīk, bet diemžēl viņi nepilda to funkciju, ko varētu izdarīt smuka tabuliņa datubāze. Un tād ir šis informācijas detalizācijas prasības arī kā brīvprātīgs. Tas, ko es minēju, ja jūs gribat tur plašāku informāciju paprasīt, tas, ka jāpievieno ir elementiem, tad jūs varat caur šo tabuliņu to darīt, piemēram, ievedot, kuros kontrolas punktos šī informācija jums parādīsies. Bet, tas atkal šī ir vienība specifika, un attiecīgi ļoti jāskatās, vai kas no jums tā ir vajadzīgs, tie ir specifiski, tie parametri ir atribūti nosaukti, bet ir citas pieejas un ir labākas pieejas, kā šīs prasības var paprasīt vienotā saprotamā veidā. Tā, mums vēl kaut kāds 1-2 jautājumi. Jums vēlēšanās varat droši vēl uzdot. Tā Agrita prasa, kā jaunais BIM standarts palīdzēs samazināt neskaidrību būvvaldē, ekspertīzē un būvniecības laikā. Es domāju, ka saistībā ar būvvaldu un ekspertīzi šis standarts, tas ir pašu būvvaldes darbinieku un pašu ekspertu šobrīd iniciatīvu izmantot BIM un pieejamo informāciju. Viennozīmīgi tas par būvvaldi. Tas vēl ir jautājums, lai gan šobrīd ir, Igaunija ļoti ar Somiem attīsta šo automātisko funkciju, kad atsevišķas būvvaldes pārbaudas jūs iesniedzat modeļus caur BISu un attiecīgi viņu BISu, un tad tiek automātiski veikts dažādas pārbaudas, kas attiecās uz to, kas ir būvvaldē jāpārbauda atbilstību normatīviem tam līdzīgi. Jā, savukārt ekspertīze tieši tas pats. Šobrīd likums nekā neliek ekspertam izmantot modeļus savā ekspertīzē. Savukārt, ir speciālisti, kas to dara. Jā, un es piekrītu, ka tas, ja jūs gribat kvalitīvi izdarīt savu darbu, tad tas ir vēl viena papildus ļoti vērtīga informācija, ko jūs varat izmantot, lai pamanītu kaut kādas būtiskas nesakritības vai problēmas. Savukārt par būvniecības laiku, šis standarta palīdzība, tā pamatdoma ir, ka līdz būvniecības uzsākšanai jums teorētiski būtu jābūt atrisinātām būtiskākajām problēmām. Tātad kad jūs veicat šo kopdarbu BIM vidē, savietojot modeļus un grafisko informāciju, un tas attiecīgi rezultējās tajā, ka jums ir mazāk problēmas un jautājumu būvniecības laikā. Kā vēl tas var samazināt neskaidrības būvniecības laikā? Arī, piemēram, tajā aspektā, kad informācija ir noteiktā veidā jāstrukturē vai jānosauc, kas varbūt palīdzēt būvniekam vieglāk orientēties. Nevienmēr tā ir, protams, bet tas arī var palīdzēt. Kaut vai arī tas, kad, kā es minēju, kad modeļi ir jāveido tādā veidā, ka no tiem ir jāspēj iegūt šie būvapjomi. Būvniekam, kuram ir tāmētājs, kas strādā ar modeļiem. Kaut vai arī teorētiski, pat ja nestrādā modeļiem un šie apjomi ir iedoti kā izvilkti no modeļiem, ko arī šis standarts principā laikam pieprasa, cik es atceros, tad tā informācija jau būs kvalitatīvāka un tur būs mazāk kļūdu. Vēl pāris jautājumi parādījās
kādi ir labāki veidi, kā paprasīt detalizētas informācijas prasības. Okay. Nu šeit, jebkurām viss atgriežas pie tā, ko jūs gribat panākt ar BIM palīdzību. Ja? Un, kā es minēju, nu, ja jūs gribat, lai jums ir kvalitatīvāks projekts, kur ir mazāk, piemēram, savietojamības kļūdas, tas nozīmē, ka jums ir jāspēj šos modeļus savietot un, piemēram, identificēt objektus, kā tur siena, grīda un tam līdzīgi, lai savukārt jūs pēc tam varat sagatavot, piemēram, kaut kādu koordinēšanas atskaiti. Ja. Un, attiecīgi, ja jūs gribat, lai jūs, piemēram, izmantotu modeļus apsaimniekošanai, tad jūs jums nav obligāti jāizmanto šis pielikums, kas ir šeit, kurš, manuprāt, ir lielā gadījumā situācija pārāk daudz, ir ceļš attiecībā uz apsaimniekošanu, viss šis te. Mums ir bijuši vairāk projekti, kur mēs esam ļoti mainījuši un vienkāršojuši šo procesu, skaitā arī nemēģinot pievienot neskaitāmas relatīvās saites katram dokumentam, bet piemēram, savienojot šo informāciju pirmkārt ar konkrētiem elementu tipiem, un tad pēc tam tie tipi ir sasaistīti, piemēram, ar kaut kādu vienu mapi, kur atrodas visa informācija, kas ir saistīta, piemēram, ar noteiktu elementu, kas ir jāapsaimnieko. Ja? Nu tā, un tad attiecīgi, šeit arī teiksim, te ir jautājums, kas no šī jums kādā veidā palīdzēs, ja? Jo katra informācija, tas prasa kaut kādu laiku viņu ievadīt, savukārt no pasūtītāja puses ir nepieciešams laiks pārbaudīt, vai viņi tur ir ievadīti, vai viņi ir pareizi. Ja, un tad, attiecīgi, kā jums tā informācija var palīdzēt? Nu, ja jums ir pieejams sakarīgs MAFs vai cita informācija par objektu, priekš kam jums vajadzīga šī informācija ievadīt iekšā elementā, ja, ko jums tas dos? Jo tas kaut ko maksā vienmēr. Ja, savukārt, ja jums vajag izmantot, piemēram, tos parametrus tur projektēšanas fāzē, lai palaistu kaut kādus rīkus, kas ļauj automātiski kaut kādus rezultātus iegūt, piemēram, veikt šo energoefektivitātes analīzi, jā, ok, tam var būt pamatojums, ja, bet visbiežāk pasūtītājiem iespējams vai piegādātājiem nemaz tāds, viņiem nav tāds process, nav tāds speciālists, kas to izmanto, un tas vienkārši liek radīt informāciju. Ja, un tas, ko mēs arī cenšamies savos projektos, kur mēs strādājam pasūtītājiem, maksimāli samazināt to lieko informāciju. Ja, informācijas apjoms milzīgs, bet vai tiešām viss ir vajadzīgs? Visbiežāk nē. Un vai ir Agritā, tātad pēdējais jautājums, Agritā prasa, vai ir mainījušās prasības datu apmaiņas formātiem? Nē, kā es minēju, šeit faktiski ir minēts, ir tātad pieprasīts, ka ir jānodod autorformāts un AFC. Nu, labi, Aleksandram pēdējais jautājums. Kā standarts paredz elektrisko komponentu vājstrās sistēmu, palīgs sistēmu detalizētu attēlošanu BIM modelī? Vai ir kādi detalizācijas līmeņa piemēri? Standarts atsaucās uz to pašu BIM formas specifikāciju. Nu, tas tāds slinkais variants. Un tad, attiecīgi, tur ir jāvadās pēc tā, kas tur ir rakstīts. Bet es piekrītu, ka tur būtībā piegādātājiem būtu jāizrāda iniciatīva. Nu, piemēram, jūs runājat par sadalas skapi, tad skaidrs, ka jūs nemodulēsiet visdrīzāk katru drošinātāju un tam līdzīgi, un tam arī nav jēga. Bet tad ir jautājums jāatrunā, ja ir nepieciešama kaut kāda informācija par šo, kā viņi tiek pievienota un tam līdzīgi. Kā es teicu, nevienmēr viss ir jāievada iekšā pašā elementā. Un šeit, attiecīgi, ir laikam ļoti vienkāršot rakstīts, ka, teiksim, jūs būtu jāmodelē viss, kas ir būvprojektā parādās, bet, attiecīgi, jūs varat saskaņot šīs izmaiņas. Tas arī attiecīgi būtu jādara. Jūs esat speciālists, jūs gribat izvairīties no tā, ka kāds pasūtītājs jums pēkšņi galā paprasa, kur jums ir elektrības vadi vai kabeļi. Lai gan man liekas, ka BIM Forum 300 tie kabeļi nav jāmodelē, bet ir jāpārbauda iespējams, kad ir. Tā kā tas arī, tās ir lietas, kas ir jāatrunā. Mēs arī bieži vien piedomājam pie projekta, jums tur ir saliekamais dzelzbetons, iespējams tajās situācijās ir nepieciešams kaut ko modelēt vairāk no elektrības daļas, bet sienas, kur ir reģips vai nezinu, gāzbetona bloki, iespējams, ka tam vispār nav nekāda jēga, un tas vienkārši lētāk būs to izdarīt uz vietas objektā, nekā censties čakarēties ar kaut kādu modelēšanu.
Nu, labi, pēdējais jautājums no Lienas. Tā, vai ir iedzīga, ka elementiem ir ne tikai prasītie parametri, bet papildus informācija, kas nāk no modeļa? Ir redzēts, ka tie parametri papildus, kas ir konfliktē ar elementu 2D specifikācijām. Nu, tur tad ir jautājums, kāpēc viņi konfliktē. Šis standarts būtībā pasaka, ka specifikācijas ir jāiegūst no modeļiem. Skaidrs būs elementi, kas ir modulēti un kas nav modulēti. Piemēram, ko pieļauj detalizācija, nepieļauj detalizācija. Mēs parasti rekomendējam kaut kādā veidā identificēt, kas tiek modulēts, kas netiek modulēts. Nu, piemēram, divas dažādas specifikācijas, modulētie, nemodulētie elementi. Nu, skaidrs ir tas, ka jums būtu jābūt iespējai šo informāciju sasaistīt. Nu, viens labs veids, ko bieži izmanto, ir, ka jums ir, nu, piemēram, kaut kāds noteikts tips elementa, un jūs varat šo tipa numuru redzēt gan specifikācijā, gan arī modeļos. Šī ir īstenībā viena no lietām, kas šajā standartā vēl nebija iekļauta. To mēs pēc tam vēlāk secinājām, kad vajag tādu skaidrojumu iekļaut, kad šis tips, šeit gan viņš parādās, laikam, elementa tips, būvpretum unikāls burtu un cipru apzīmējums, kas raksturo tipveidu objektus. Jā. Un kad šis tips parādās arī specinājums, un jums ir iespēja sasaistīt šo, un tad attiecīgi tur nevajadzētu veidoties pretrunām, kad informācija nesakrīt. Ja, un tad jums ir arī iespēja arī ļoti ātri pārliecināties, ka tiešām tas tā ir. Nu tā. Esam nonākuši galā šīs dienas jautājumu atbilžu sesijai. Liels jums paldies par jautājumiem. Kā es minēju, jums ir interese detalizētām apmācībām jūsu organizācijā, vai jūs arī individuāli gribētu pamācīties, droši uzrakstiet. Ja būs pietiekoši liela interese, tad vienosimies par datumu un tad jau pamācīsimies kopā. Vēlreiz paldies jums par dalību, par jautājumiem, un tad jau uz tikšanos citos pasākumos.